Meditācija atmiņas par nākotni. Šajā brīdī es un tu, mēs kopā atcerēsimies tavu nākotni. Pārliecinies, ka tuvākās minūtes tevi neviens netraucēs. Iekārtojies sēdus vai guļus tā, lai jūties ērti. Lai mēs spētu noskaņoties patīkamām atmiņām par savu nākotni, vispirms mums ir jāpārņem kontrole par savu satraukto prātu. Jānomierinās, jāatbrīvojas no dienas stresiem, emocijām, atmiņām un notikumiem. Šodien piedzīvotais jau ir pagātne. Tam visam te un tagad nav nozīmes. Dziļi un spēcīgi ievelc elpu un izelpo. Ieelpo un izelpo. Atlaid visas rūpes, bažas, domas. Paliek tikai miers un tava elpa. Tu jūties labi, te un tagad. Tavas acis ir aizvērtas, domās vērs savu uzmanību uz rokām. Sajūti, kā tajās ieplūst siltums. Sajūti savas plaukstas un turpini elpot. Koncentrē uzmanību uz elpošanu. Ielpa, izelpa. Ielpo prieku un laimi. Izelpo savu nemieru. Tagad tu atcerēsies, ka tavā nākotnē bija iespējams viss. Pilnīgi viss. Tu spēsi atcerēties jebkuru notikumu savā nākotnes dzīvē. Tādā dzīvē, kādu vien spēj iztēloties. Un tagad atceries, kā tu pamosties no rīta pēc 3 gadiem. Šis ir tavs ierastais rīts. Kādā mājoklī tu pamosties? Kāds tur ir iekārtojums? Kādas skaņas tu dzirdi? Tu pieeji pie loga. Vau! Kāds skats tur paveras! Tas tiešām ir tas, par ko tu priecājies katru rītu. Ziedošs dārzs, krāšņi koki, varbūt zils okeāns vai apsnigušu kalnu ainava. Kā tu jūties to redzot šeit un tagad? Vai šīs sajūtas ir tieši tās, kādas tu vienmēr vēlējies piedzīvot? Tagad tu to piedzīvo. Paskaties, kādi cilvēki ir tavā tuvumā,
Kas viņi tev ir? Vīrs, sieva, bērni, draugi, kolēģi. Kā jūs satiekaties no rīta? Uzsmaidāt viens otram, varbūt apskaujaties. Kādas sajūtas pārņem, esot kopā ar šiem patīkamajiem cilvēkiem? Un tagad tu redzi, kā tu pieeji pie spoguļa. Kādu cilvēku tu savā priekšā redzi? Ieskaties viņa acīs. Saka, ka acis ir cilvēka dvēseles spogulis. Kas tajās redzams? Vai šajās acīs ir redzams, par ko viņš sapņo? Kā dzīvo šo dzīvi tieši šobrīd, šeit un tagad? Vai tu redzi, ar ko viņš nodarbojas? Kādus talantus ir atklājis sevī? Kā saprotas ar cilvēkiem? Un kā palīdz citiem cilvēkiem? Kādi ir viņa lielie plāni? Kādi ir viņa vēl tālākas nākotnes sapņi? Tagad tu redzi un jūti, ka tas, kas tagad ar tevi notiek, ir realitāte, tava īstā dzīve. Tu esi cilvēks, kurš ir pilnīgi pārliecināts par sevi. Tu skaidri zini, ka tev viss izdosies šeit un tagad. Tu mīli sevi un mīli visus, kas tev ir apkārt. Tu tici sev, un es ticu tev. Atceries šo stāvokli un zini, ka vari tajā atgriezties jebkurā mirklī, kad vien vēlies. Bet šajā brīdī ir laiks atgriezties tagadnē. Dziļa ielpa, izelpa. Tu lēni atver acis. Kā tagad jūties? Ieklausies sevī. Izsaki pateicību sev par šo pieredzi un praksi. Un centies to atkārtot jo biežāk, jo labāk. Vari to atkārtot 21 dienu pēc kārtas. Praktizējot, to ar laiku par savu nākotni atcerēsies vairāk un konkrētāk, un tev tas iepatiksies. Atkārtošanas noteikums ir pamatā tam, lai atmiņas par nākotni piepildās šeit un tagad. Ar tevi kopā tavā nākotnē bija Dzintars Belogrūdovs. Tu visu atcerēsies. Es ticu tev.